4. starptautiskā īsfilmu kinofestivāla Open Place noslēgumā apbalvoti labākie režisori, aktieri un operatori 6 nominācijās. Apbalvojumi ceļos uz Vāciju un Dāniju, bet par labāko aktieri atzīts Andris Keišs, Latvijas režisora Valērija Oļehno filmā Papā. Savukārt galveno Grand Prix balvu un atzinību par labākajām aktrisēm ieguva Krievijas režisoras Natašas Merkulovas īsfilma Māsas. Mēs esam priecīgi, ka šajā filmā piedalījās Krievijas aktrises Viktorija Isakova un Viktorija Tolstoganova. Priecājos, ka viņas novērtēja šajā festivālā. Es esmu gandarīts un ļoti laimīgs saņemt šo balvu. Tā ir pirmā balva manā dzīvē. Man šķiet, ka es izveidoju ļoti personisku stāstu. Filmu uzņemt manā dzimtajā pilsētā. Un es zinu cilvēkus, par kuriem es rakstīju filmu. Es domāju, ka tāda ir veiksmes recepte – veidot filmu par to, ko tu pārzini. Līdzīgi kino veiksmes formulu raksturo arī starptautiska žūrija, kur uzsver festivāla vērtību dot iespēju tieši jaunajiem kino jomas speciālistiem sevi pārbaudīt profesionālā gaismā. Tā ir iespēja jauniem režisoriem, kas nāk no kinoskolām, vai vēl nav tās absolvējuši un vēl joprojām mācās. Prezentēt savus filmus, gūt iespēju sacensties ar citu valstu studentu filmām. Kopumā konkursam iesniegta 381 īsfilma, no tām 25 atlasītas skatei. Filma autori nāk no 11 Baltijas jūras reģiona valstīm, 2 filmas veidotas sadarbībā ar Austriju un Azerbaidžānu. Kino profesionāļi filmas vērtē atzinīgi, tās ir kvalitatīvas un noteikti rādāmas arī plašākai publikai televīzijas ekrānos. Nav labi, ja films ir tikai filmu dēļ, ja films ir tikai mazām auditorijām. Tās ir jārāda plašāk. Nākamgad kinofestivāls Open Place svinēs savu 5. jubileju. Tā organizatori iecerējuši palielināt dalībvalstu skaitu, lai veicinātu jauno kino speciālistu izaugsmi plašākā mērogā. Pie tam daudzi režisori jau uzsākuši darbu arī pilnmetrāžas kinofilmu tapšanā.